Piedāvājam govs piena sierus, gan kūpināts, gan kas vēl nav bijuši apstrādāti ar dūmiem dabiski. Mēs kurinām ar augšņu malku. Cenšamies to visu tā kā taisīt priekš citiem, bet kā priekš sevīm. Slaucam gotiņas ar rokām, vedam viņas laukā gandrīz visu gadu. Tā kā viņas ir, man liekas, kā saka, tās laimīgās govs pie mums. Ar sieru to pašu siešanu man iepazīstināja mamma, savukārt viņas mamma. Tas sākās tikai parastu ķimeņa sieru, liekot klāt kaut kādus izmēģinājumus, garšiņas un kas pašiem vairāk patīk, kāds mums varētu iet kopā sadrēt ar sieru. Kā arī sieram netiek pievienots olas, kas arī varbūt kādam varbūt par traucēkli. Šis ir 5 veidu sēkliņu sieriņš. Šāds izskatās mūsu sieriņš, kad viņš nav vēl kūpināts. Tādi ir viņi visi, dabīgi, tikai no piena un pievienotajām garšvielām. Šis ir kaltēta tomātu un ķiploku siers. Ķiploki ir no mūsu pašu dārza, bet tomātiņi gan ir no saulainās dienvidu zemes kādas. Ķiploku sieriņš mūsu saimniecībā ir pats populārākais, pēc kuru jau mūs atpazīst katrā tirdziņā, kur mēs ierodamies un prasa šo sieru tā kā papildus. Tas mums jāražo ir vairāk.